Šis ir EU Frequency podcasts. Mani sauc Ieva Bitniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Es domāju, es varu vispār sevi. Pagriez man skaļāk. Kur tas 2, jā? Tā labi, rekur. Tā, oi nē, tas ir par traku. Ai, bet tieši laikā šādi būs labi. Man tāds sajūta, ka es izklausījos pēc tā CS karaktera, kurš flagbomb vai ko viņš tur teica. Viņš tāds pārblēts vienmēr. 1. Es pat esam pazudu. Mums ir mikrofoni, kuri ņem tikai taisni runājot. Viņam tieši tādi paši ir. 1. Jā? Tā, kad tu pirki šos mikrofonus, tur nebija jau kaut kāds jaunāks modelis iznācis? 1. Jā, joprojām tas pats. Samsungs, vai kā viņš sauc? Jā, Samsungs. Samsungs neattīstās. Viņš nav tā kā iPhones. Katru gadu jauns mikrofons. Bet šis vēl projām skaitās. Joprojām kvotējās? Jo es noteikti... Kā mēs sapratām, es šodien neesmu producents. 18. vai 17. gadā. Tev arī vajag zemāk paņemt. Es nezinu. Tev vispār ir tāds pa milimetru to rimbulīt. Šodien šādi runājam. Es zinu, ka... Jā. Nē, es sev pagriezīšu klusāk labāk. Es negribu runāt. Tu vari mani atstāt tādā pašā skaļumā, kā es runāju, bet man austiņas skaļāk? Nevar? Nē, mums visiem vienāda austiņas. Labi, tu runāji bet austiņas mums šeit var pagriezt skaļāk visiem. Nē, viss kārtībā. Tas ir labs, tas ir labāks nekā man ir. Kāds tev ir? Smuks ir tāds tā kā zvaigznīte. Nē, man arī ir uz 2. Šis ir ekstrēms. Es brīnos, ka viņš strādā. Kur tu viņu pasūtīji? Amazonā. Es vienkārši ierakstīju, es laikam 4 meklēju, un tad viņš iedeva 5 bija tāds. Kas tev jāraksta, lai šito atrastu? Adapter for hairphones. Star-shaped adapter. Star-shaped adapter black. For 4 headphones. Patrick from SpongeBob-shaped adapter. Es Robertam nedzirdu. Nu vāc! 1. Es esmu 1, 2, 3. Tev vajag reāli, tā kā pa mazu rimbulīt. 1. Nu, ir labāk? Vai tā? Tagad ir labāk, jā. Nu, Esiet sveicināti, mīļie klausītāji un skatītāji. Šodien mums ir īpaša diena, un ar mums kopā šodien arī ļoti īpaši viesi, par ko ļoti priecājamies. Un, jums ir duetam nosaukums? Sorry, ka es tev pārējots. Mēs esam balstīti uz patiesiem notikumiem podcasts. Bet es domāju, duets tā kā tranzīts vai... Mēs esam atnākuši reklamēt mūsu podcastu. Jā, balstīti uz patiesiem notikumiem. Paldies, ar šo beidzam. Paldies, ka atnācāt. Bet tas, ko mēs šodien... Tu gribēji pabeigt, tu teici un pabeidz. Šodien E-Frequency svin savu pirmo dzimšanas dienu. Apsveicam, 1 gads ir pelnījis salūtu. Lūdzu. Tam mums nesagāja. Nesanāca naudiņas, bet mēs... Es petardas, iedomājieties, jūs ienest šeit. Bet varbūt, Robert, tu vari mazliet ieskicēt, kā tas viss sākās. Jo tu man šķiet biji pie nabas saites arī. Viņi vada šodien šo lietu. Tu biji pie tās, kaut kur tavā galā sākās. Manā galā sākās. Pavisam, bet es zinu, ka Roberts kaut kā esot asistējis. Nu labi, pagaidi, tad pirms mēs dodam dāvanas ir stāsts. Dāvanas? Jā. Oh my God. Fancy. Ieva. Okay, es jau sen esmu gribējis podcastu, pirms tam man bija projekts podcasts, un mēs ar vienu tādu USB mikrofonu viņu ierakstījām vairāk cilvēki. Nebija nekas jautrs. Un tad es gribēju kaut ko interesantāku, bet es nezināju, ko, un es ierakstīju Instagramā, un Roberts uzrakstīja, hei, es tev palīdzēšu. Un tā, jā, paldies. Un tad mēs pirmo podcastu ierakstījām vienkārši domājot, kas būs šis podcasts pie jums mājās. Un jūs man palīdzējāt ar aparatūru, ar iedvesmu, ar atbalstu. Man ļoti patika jūsu epizode toreiz. Tas bija, es tā smējos līdz asarām. Es viņu neatceros, būs laikam jānoklausās. Jūs dziedājāt, ļoti patika. Tas šodien arī jādzied. Es biju sintezators. Es atceros, ka es biju pačurāt un es gāju atpakaļ uz savu istabu un es dzirdēju, ka jūs runājaties un man bija tāds, cik ilgi var runāt?
cik ilgi tas podkāsts. Un man liekas, ka izrādās beigās bija tā, ka es viņam jautāju, kā gāja podkāstā. Viņš teica, ka jūs vēl runājāties vienkārši pēc podkāstu ierakstīšanas. Un tas izskaidroja, kāpēc jūs tur runājāt 5 stundas. Mēs arī ilgi likāmies, jūs mācījos. Jo es biju greizsirdīgs. Bet tad vairākas reizes ienāca iekšā. Es to izdarīju, jā? Jā. Es izklausās pēc manis, jā. Izklausās pēc kontrolas. Jā, varbūt. Es gribēju paskatīties, ko tieši jūs un kā darat. Vai viņš nedara ar tevi kaut ko citādāk, kā viņš ar mani nedara. Jo es ar viņu pirmais sāku ierakstīt podkāstu, un kaut kādā ziņā tas man mazliet uztrauca. Jā, greizsirdība mazliet. Un tā, jā. Rihards bija greizsirdīgs, pēc tam viņš mani konfrontēja mūsu podkāstā ar šo. Bet viss ir apsēties kārtībā, viss ir izdevies. Un jūs abi bijāt viena no pirmajiem viesiem, un arī tajā vakarā bija Marģers iekšā tajā dzīvoklī, randomā, un viņš arī teica, es arī atnākšu uz podkāstu un palīdzēšu tev tā kā. Tā kā nokomplektējām tev pirmās sērijas. Tā kā paldies jums. Un skaties tagad, cik sērijas ir šim podkāstam. Šis ir jautājums. Jo šis iznāks decembra vidū, un tad jau būs tā kā 40, plus ir kaut kādi pa vidu citi raidījumi. Un varbūt kaut kādi 45 ir ierakstīti, plus no jaunā gada zem šī būs 3 jauni raidījumi, ko es nevadīšu. Iedomājieties, kā tas attīstās. Mums būs kopā 5 raidījumi zem E-Frequency. Ok, TV3. Tas ir tā kā meitas podkāsts. Wow. Vai kāds no šiem podkāstiem būs kādai no dejotājām? Nē. Bet viens būs par seksu. Wow. Un kāpēc tu nevadīsi? Kāpēc? Es saprotu. Kāpēc tu tur nepiedalīsies? To vadīs profesionāli attiecību. Profesionāls sekseris? Profesionāls. Es zinu, tie profesionālie sekseri jau ir dzirdēti. Vai kādam neprofesionālim beidzot parunāt? Ne, viņai ir tāda ideja, kad viņi runās ar parastiem cilvēkiem un par viņu gultas lietām. Ok. Jūs varat nākt kā viesi. Viņš pats meklē tos viesus. Viņa arī pat meklē tos viesus. Jūs gribat pieteikties? Divatā. Es nezinu, vai es Robertam ļaušu iet vēlreiz. Mums vēl nav bijis seks, tāpēc es nezinu. Vai mēs divatā varam nākt. Bet do it for the podcast. Mums vajag kaut ko par ko parunāt, Richard. Podcasts jau ir rīt. Jā. Nākamajā epizodē parunāsim par to, kas notiek, ja 2 podkāsteri, kuriem bijušas parastas attiecības, nodarbojas ar seksu. Kā iepāriet nākamajā līmenī? Kā tas ietekmē nākamās podkāstu epizodes? Bet es klausījos tieši vakar vienu podkāstu par cilvēku seksualitāti, kad neviens nav 100% heteroseksuāls. Un neviens nav 100% homoseksuāls. Man Roberts arī par šito mācīja. Viņš teica, jo tu vairāk esi homofobs, jo vairāk tu apspiedi savu seksualitāti. Jā, tieši to gejisko seksualitāti. Un man likās, tas ir ļoti labs points. Es aizmirsu, kā viņš viņu paskaidroja. Bet man likās, jā, tā ir patiesība. Mēs sākām runāt par podkāstu sākumu. Kā izveidojās šis podkāsts? Kurā brīdī tu izdomāji, ka tev tāds es iešu šajā flangā? Jā, kurā brīdī tev tāds mums vajag seksa podkāsts? Aizķērās. Man bija viesi, tā meitene. Jā. Un vienkārši viņa tā kā uzsprāga tā epizode, un mums bija tāds, varbūt varētu podkāstu par šo tēmu. Nē, jā, sex sells. Tas ir tā kā Call Her Daddy, tikai latviešu versija. Pasaulē viens no populārākajiem. Arī Spotify jāiet, jā. Jā. Arī tiks pārdots Spotify. Mani pēkšņi 20 miljoniem. Kā tur? Es neesmu eksperts, nekad neesmu dzirdējis laikam veselu epizodu Call Her Daddy. Bet tur, Ančēt, tā veiksmes atslēga bija salīdzinoši tā, ka viena no viņām traki montēja to pašu podkāstu. Ko personīgi mēs nedarām. Un viņi vienkārši tam piegāja kā tādam vlogam. Tā kā cik vienā ļoti tu izgriez visu lieko un atstāja riktīgi gaļu iekšā. Cik ne... Līdz ar to cik daudz darba. Ļoti daudz darba, bet tas ir tā iemesls arī, kāpēc viņš tā uzsprāga. Bet viņiem komanda, bet tur no sākuma nebija. Sākumā bija tādas 2 meitenes, tad viņas nopirka šis Barstool Sports, un tad viņiem bija drāma, jo viņām nesāk nepatikt savu līgumu, tad viena meitene aizgāja, tad tur bija vēl drāma, un tagad es nezinu, kā viss ir beidzies. Tagad tas vienai meitenei pieder, un tur
intervē slavenības un nav vairs nekas tāds spicy. Tā ir. Ar kaut ko tu sāc, tu kļūsti slavens, un kā tu kļūsti slavens, tu sāc darīt kaut ko citu. Un tad visiem tāds, ko tu dari? Jā, taisnība, visi iet zlai. Tāpēc mūsu novēlējums ir, lai šis podcasts nekad nekļūst populārs. Paldies! Tas novēlējums nākamajam gadam. Te nu mēs esam šodienā pāris 10 epizožu vēlāk. Man bija jautājums jums abām, ja jums būtu 20 miljoni par šo podcastu, jūs viņu pārdod Spotify'am. Ko jūs darītu ar to naudiņu? Saceltu māju, nopirktu mašīnu. Ok, kādu māju, kur? Berģos mājas celtu. Man kaimiņos? Jā. Cik izstāvis? Cik virs 50? Man tieši kaimiņa nomira. Tur tagad brīva māja. Ļoti labi izsaglīts jūtīs. Nezinu, atkal mēs smējamies pa nāpnē. Nav smieklīgi, bet ir iespēja, ir opcija. Jā. Ir opcija, un tā ir ļoti laba opcija, jo tur nopirkt to zemes gabalu un uzbūvēt sev lielāku māju. Tieši nekā tā. Jā. sievas. Spotify lūdzu 20 miljonus studijās šobrīd. Paldies. Tev būtu ļoti jāpacenšās, lai būtu lielāka nekā Es jau man. cenšos. Man pirmā doma bija par 20 miljoniem. Es ceļotu ļoti daudz un ieguldītu tādā kā jaunā studijā un iekārtotu vismaz 15 miljonus, ja es ieguldītu atpakaļ uzņēmumā un veidotu 15 miljonus? Jā. Tu nopirksi studiju par 15 miljoniem. Nē, nu tā kā telpas, tā kā uzbūvētu māju. Un Tu viņa uzbūvētu podcastu studiju. Tā par būtu tava 15 māja. Nerunāju par miljoniem. podcastu studiju, bet tur būtu gan deju studija, gan podcastu studija, tava māja? gan mēģa telpa, gan izstādes telpa, gan koncerta telpa, ierakstu studija. un Wow. stuff. Man šķiet, ka tur vajag vairāk nekā 15 miljonus. Bet, Ko? Vai šī ir jauna krūzīte? Man nolipa IKEA un apakšs vienkārši domāju. Nebeidzot, tas vienkārši noticis vienkārši pēc beidzot, kādām ok. 5 mazgāšanas reizēm. Nu tā, ko jūs darīt ar 20 miljoniem? Tu atbildi pirmais. Nē, tu pirmais atbildi. Es uzbūvēju droši vien podcastu studiju. Es uzbūvēju tādu, kur ir milzīgs, mēs esam milzīgā tā kā bērnu tajā spēļu uzpušamajā pilī. Un, principā, es uzbūvēju tik garu slaidu, slidināmo to, kā to sauc? Slidkalniņu? Slidkalniņu, jā. Slidkalniņu. Čals nekad nav bijis parciņā. Es Viņam gribu bija būt bērnībā parciņā. jāstrādā, jo viņš nezina, kā es esmu slitkalniņš. Ja man būtu 20 miljoni, es beidzot būtu parciņā, man būtu pašam savs parciņš. Un es vienkārši uztaisīju tik garu to slitkalniņu tajā uzpušamajā pilī, lai mūs var filmēt, mēs varam stundu garu podkāstu ierakstīt slidinoties. tā kā lazy slidkalniņš. Wow! Nevis lazy Tā kā river. slow motionā jūs slīdētu tur lejā. Viņš būtu, mēs slīdētu normālā ātrumā, viņš būtu tik garš, ka vienkārši paiet stunda, kamēr mēs tiekam no augšas līdz apakšai, un ar milzīgu zūmu lēcu mums sako līdzi. Varbūt ir tāds fizikas likums, ka viņš slēg tā kā iet papli. Bet jums Varbūt vajag ir tāds garākus. fizikas likums. Jums vajag garākus slidkalniņus. Tas nedara, tāpēc, ka jūsu epizodes ir aptuveni 2 stundas. Nāksies nogriezt. Īsināsim, tāpēc, ka, godīgi sakot, kas tu tur notiek tāpat te otrajā stundā, tas viss ir. Jā. Nu, arī forši, ka ir deadlines, tas tā kā loading screens. Tu visu Jā. laiku redzi, kur mēs atrodamies slitkalniņā. Drīz būs. Es savu naudu tērētu tā, ka es nolīgtu apmēram 40 cilvēkus, kas ir ļoti labi tajā, ko viņi dara. Man, piemēram, būtu viens cilvēks, kurš man skaidro bez nekāda bājas par to, kas notiek politikā. Un tad man vienmēr ir viens cilvēks pretim viņam, kurš tā kā oponē viņam un visu laiku ir tā kā devils advokāts un saka, ka viņš ir lohs. Un lai man ir abi viedokļi. Tad man būtu viens uzturs speciālists, man būtu viens tur komiķis, kurš man rakstīja. Tā kā katrā lietā man būtu viens cilvēks, kurš strādātu pie mana well-being, tad man būtu viens cilvēks, kurš man arī saka komplimentus visu laiku. Tad man būtu 30 cilvēki, kas strādā pie manis, ar mani, lai realizētu visu, kas man ienāk prātā. Labi, un kas notiks tad, kad tev beigsies nauda un tu viņiem nevarēsi samaksāt?
Es tur tāpēc lietu, tādu informāciju. 20 miljoni baigi ātri nebeigsies. Un, ja man ir tāda iespēja, es ļoti ātri varu nopelnīt vēl naudu. Jā, noteikti viens būtu, kas palīdz investēt. Nē, to es atlaižu. Es pats zinu, kur investēt. Kurš ir gudrāks par mani? Rihards zaudē visu gadu, visu 6 mēnešu laikā visu naudu, investējot viņu apšaubāmos kripto. Klau, zini, tradings prasa 21 miljonu, lai tu viņu iemācies. Tev jāsākumā jāpapiež 20 miljoni. Un tad pēc 21. tu beidzot iemācies. Rihard, tev ir tikai 20 miljoni. tu sajauci ciparu. Hei, tad man paliks vēl miljons. Tev nebūs miljons. Tev būs mīnus. Tu sajauci summu, tu iztērēji visu, Rihard, tev ir 0. Labi, bet tu beidzot māki treidot. Jā, bet tev ir es pastrādāšu McDonaldā un sākšu ar 100. Ja tu māki treidot, tas ir burtiski, ka tev kokā auga nauda. Vienkārši tam ir lēnāks process. Un daudz jāstrādā pie tā. Jābūt ļoti gudram un visu laiku jāčko. Jā. Neats kā laistīt koku. Bet iedomājies, es nopērku māju, uzbūvēju māju, tādu, kādu es gribu. Es nopērku mašīnu, man tik daudz vēl paliek īstenībā. Jā. Atkarīgs kādu māju. Jā, bet ne jau par 20 miljoniem. Es uzbūvēju jauniešu centru. Un es pati tur strādātu. Ar jauniešiem. Kāpēc tu gribi, ko tev jaunieši nodarīja? Kāpēc tu gribētu jauniešiem strādāt? Tas ir ar labu nodomu. Tā viss saka sākumā. Jā. Palīdzēt ātrāk ieraudzīt savu potenciālu, man liekas, jauniešiem un ātrāk sākt strādāt pie kaut kādām savām lietām. Tāds. Līdzīgi, tu būvētu studiju, kur ir visas studijas. Studiju ar visām studijām. Kur iet arī jaunieši. Man būtu tikai jauniešu māja. Man būtu 18+. Bet tur arī būtu visādas istabas. Jā. Ko? Kāda vecumā jaunieši tev uzrunā? Kāda jaunieši tev patīk? Kādā vecumā? Ņemot vērā to, ka manam, piemēram, brālim tagad ir 15 gadi, viņš ir diezgan sakarīgs cilvēks izaudzis šobrīd. Es teiktu no kādi 14 gadi līdz 18. Marta, es dzirdu, ka tu visu laiku aiztiec mikrofonu. Jā. Austiņās. No 14 līdz 18. Un tad viņiem palīdzētu tajā, ja es eju uz to māju un man ir, piemēram, 15 gadi, tu man tur sagaidi, un tad ir kaut kādas aktivitātes, ko es tur varu darīt. Jā, izspēlējam, tu ienāc tajā mājā. 15 gadi. Sveiki, man vajag čurāt. Mieru, tikai mieru. Tolete pa labi. Pēc 5-10 minūtēm. Paldies. Paldies, ka atļāvāt. Lūdzu. Jums ir ļoti dārga tolete. Tā ir, jā. Tiešām iespaidīgi. Kas te par bizoņu? Tā ir kaut kāda skola? Šī ir jauniešu māja. Jauniešu māja. Izskatās, ka tev patīk. Man patīk jaunieši. Jā, es te varu tā kā palikt, jo es negribētu mājās. Nāc, tev parādīšu. Labi. Atveras durvis uz tumšu pagrabu. Tas ir tā kā Chocolate Factory. Tātad pirmajā stāvā mums ir labierīcības, virtuve un aktu zāle. Aktu zāle. Nāc, iesim uz otro stāvu. Ak, Dievs, kāpēc aktu zāle sauc par aktu zāli? Jā. Tas ir jājautā tam podkāstu vadītājiem nākamajiem jaunajiem. Tā ir pirmā sērija. Tāpēc, ka tur notiek daudz akti. Īsnībā mums ir tradīcija, ka pirmais jautājums, ko mēs uzdodam podkāstā, mēs bišķi novirzījāmies, ir par ko jūs šodien esat pateicīgi? Es esmu pateicīgs par Pārsliņu, ka viņa ir jauks mīļš uzsurīts, un pateicīgs Omītei, ka viņa viņu paņems tagad. Kāpēc paņems? Kas notiek? Tāpēc, ka es pametu šo valsti uz atvaļinājumu. Un tad Pārsli izrādās nāk sev iebērt ēst. Ko? Ko es noskaidroju iepriekšējā ceļojumā. Viņa gandrīz nomira, jo es viņai saku, te ir barība, te ir ūdens, šitā tas notiek. Es atnāku, atbrauc pēc 8 dienām, viņa guļ tā kā knapi mēla, motē, tā smagi elpo lēnām. Izrādās, viņa nemāk sev pabarot. Jā, viņa bija pārāk nokautrējusies, lai to pateiktu uzreiz. Tāpēc vajag īstenībā domāt par tajiem kaķu barošanas automātiskajiem.
Jā. Kur papildinās ūdens, papildinās barību. Jā, bet Richard, tā ir lieliski ideja, tāpēc, ka viņi man prasa arī no rīta visu laiku. Jo Pārsli ir visdīvainākais kaķis, tāpēc, ka viņi nemodina Richard un Vannes, viņi nemodina savu saimnieku. Jo Richardiņam vajag pagūvēt vēl, viņš gūjīs 11. Bet tā kā viņi zina, ka es ceļos 7:38, viņi jau tur 8 ir pie durvīm. Viņi attaisnīs vaļā, viņi stāv un skatās uz mani. Bro, tev jāliek food me. Tāpēc tu nevari pabarot Pārsliņu, kamēr Rihards dodas atvaļinājumā. Jo tu heito viņu. Vispār es neheitoju Pārsliņu, bet es redzēju drausmīgu sapni par viņu tieši šonakt. Es redzēju sapni, kur Pārsliņas viņu glaudīju. Rihards bija kaut kur blakus, un tad es paskatos, pēkšņi viņai ir tāda brūce pie kakla, un pa viņu nāk laukā viņas mīkstā barība tāda ar asinīm sajaukt kopā. Un man bija tāds, Pārsliņai kaut kas nav kārtībā, es paskatos, Rihards paskatos atpakaļ, un tur jau aptuveni viņas izmēra tas mīkstās barības ar asinīm, kumšķis ir iztecējis no viņas laukā, un man tāds, Rihards, mums jāved Pārsliņu pie vetārsta, un Richardam bija tāds, es nezinu, tas būs baigi dārgi. Viņa ir slima tāpat, un tas vetārs mums vienkārši būs jātaisa pārbaudas analīzes, tas būs ļoti dārgi. Jā, viņš nepateiks neko, ko mēs jau neredzam. Jā, ko mēs jau nezinām, tāpēc mēs vienkārši pagaidām pa lielam un skatāmies, un tad viņi tā kā nomira, un tad mums vajadzēja viņu aprakt, kaut kur vest glabāt, jo mēs nevarējām vest pie vetārsta nodoto līķi uz dzīvnieku kapsētu, tāpēc, ka viņi tad zinātu, ka mēs neesam veduši viņu pie ārsta, un tas būtu iespējams pārkāpums. Līdz ar to mums vajadzēja pakluso braukt pie tavas omītes uz īpašumu, lai apraktu viņu, bet ārā ir spēlgons un ziema, līdz ar to zeme ir sasalusi. Tā ļoti grūti rakt. Garš sapnis. Tas bija viss notika aptuveni 15 sekundēs. Un man bija jārok, nopietni, man bija jārok tā zeme un viņi sasalusi, un tad kaimiņi kaut ko ieraudz, un tā bija milzīga problēma. Es sāku domāt, varbūt kaut ko es tikko jaunu uzzināju, varbūt tā kā neurotisks normāliem cilvēkiem tie sapņi ilgākās stāsts, jo man būtu tas stāsts ar manām ADHD smadzenēm tā. Es skatos, viņai nāk tā mīkstā barībā, es pagriežos uz Rihards, pagriežos atpakaļ, tur liela bombonga un es viņu sāku laizīt. Tā kā man tik bieži mainās sapnis, viņam ir tāds tur nekad nav tāds storylines. Varbūt tev ir ADHD sapņi. Jā, maybe. Es nekad nebiju par to tā arī domājis. Wow. Jums nav ADHD? Visiem ir, man liekas. Nē, man nav. Man varbūt ir neatklāts, bet es nezinu, kamēr nav diagnoze. Man arī nav diagnoze, bet man liekas, ka kaut kāds spektrs tiešām ir. Fun fact, jūs zinājāt, ka cilvēki atcerās sapņus tikai tajā brīdī, tad, kad viņi tiek pamodināti no tā sapņa. Ja tu netiec pamodināts no tā sapņa, tad viņi neatcerētos. Jo tu būtu miris. Jā. Es nesaprotu, ja tu netiec pamodināt, ja tu nekad nepamosties no šī sapņa. Tu jau visu laiku nesapņo, tev ir vairāk smiega fāzes. Nu labi. Bet ja es pats pamostos, tas ir tu centies pateikt, ja es pats pamostos, tad es neatceros sapni? Tad miegs notiek REM fāzē. Jā. Ja vairākas fāzes, ja tu pamosties citā fāzē, tad tu neatceries sapni. Vai arī tu ātri viņu aizmirsti? Ja tā ir REM fāze, tāpēc mēs aizmirstam, tā kā bieži vien sapņus. Un ir tie, kuri vienkārši pamostās sapņa vidū, kad notiek, tad viņi atcerās tos sapņus. Žēl. Man ir bijuši tik labi sapņi, kurus neatceros. Kāds zina, ka viņi ir labi? Tas sajūta. Tāpēc, ka ir tā sajūta, jā, ka tu pamosties un tu zini, ka bija bāc, tik labs sapnis, bet tu neatceries. Jā. Mans vectēvs vienmēr teica, kaut tik es nemirtu ziemā, jo zeme sasalus un grūti būs rakt to kapu. Es gribētu, lai mani kremē. Bet tāpat kaut kur tev pēc tam jāliek. Bet pēc tam. To jau var pavasarī ienākt. Sagaidīt, jā. Nu, jā. Tas ir kā vakuma iepakots uzglabāšanai. Kaut kas līdzīgs. Bet ir profesionāļi, kas rok zemi, tāpēc norma. Jā, bet es nezinu, laikam, no man vecstāvu laikiem varbūt viņiem bija jāmaksā vairāk vai kā. Es nezinu, vai viņš ir aizējies par to. Varbūt kādam brālēnam bija jāroka. Droši vien, laukos jau bija jāroka, kas tur pašiem bija. Robert, par ko tu esi pateicīgs? Es esmu pateicīgs par Pārsliņu. Pagaidi, es aizmirsīšu šo pēdējo lietu par nāvi. Beidz nomira Opis arī kādu laiku atpakaļ, ciltākā laikā. Un mēs baznīcā
un mēs tagad nesīsim to zārku ārā. Pie baznīcas ir tieši tās, kā sauc to vietu? Kapi, jā. Un mācītājiem man jāliek tas krusts jātur pa priekšu, un es eju. Es nenesu to zārku, manis ir mācītājs, un aiz mācītāja ir zārks ar visiem pāriem cilvēkiem. Mēs ejam tādā lielā dasā. Un mācītājs, es jautāju mācītājiem, kur ir caurums, es jau nezinu. Viņš tāds, tur būs izmestīs tās zīles vai čiekuri, kaut ko viņš teica. Tur būs izmests čiekuri. Es sāku iet iekšā kapos, tur nav nekas izmests. Un kapa ir liela, man tāds, es pagriežos pret mācītājs, viņam saku, tur nav nekādi tie čiekuri. Un viņš tā nokritīja plecus. Es vienkārši gāju uz intuīciju. Tas sanāca? Jā. Nice. Labi, sorry. Robert, par ko tu esi pateicīgs? Jā, es esmu pateicīgs. Nē, es patiesībā esmu pateicīgs par pārsliņu. Nu, šorīt tas bija tāpēc, ka man bija šis sapnis, un tad es pamodos, un viņi man prasīja ēst atkal, un viņi bija mīļi, un tad es novērtēju to, ka viņi vēl pagaidām ir dzīvi. Un, nu jā, un... Nē, kopumā es esmu pateicīgs arī par šo sniegaino ziemaino laiku un to, ka esmu vesels. Un man nav iesnis lielas. Tas ir diezgan labi. Pārsliņi ir ļoti jauks kaķis. Viņi ir. Viņi ļoti mīļš. Rihards, kurien brauks? Portugāli. I'm going to Portugal. Are you gonna surf? Nē, laikam es nemāku labi peldēt. Līdz ar to es to izlaidīšu. Es gribu, lai ceļojums ilgst ilgāk nekā tā viena peldēšanās reize. Varbūt pēdējā dienā. Bet, nē. Uz Portugāli. Nice. Sen neesmu nekur bijis. Esmu ļoti excited atslēgties, aizbraukt prom, atpūsties. Ok, mēs varam tagad iet uz nopietnu daļu? Jā, varam iet uz nopietnu daļu. Bet dāvanas, par ko tu esi pateicīgi, kamēr es tev pakoju ārā dāvanu, aiztais atslēt un neredz, ko es izvalku. Jā, bet pirms tam... Tev jāstāsta, par ko tu esi pateicīga. Es esmu pateicīga par to, ka jūs atnācāt ciemos, ka beidzot ir 1 gads, un es esmu izturējusi, un paldies Martai, ka viņa man palīdz visā šajā. Man ļoti patīk ārā laiks, esmu super pateicīga par to, un es vispār vienmēr, kad to mūstos, esmu pateicīga. Esmu pateicīga par šis lapjums ir noticis. Ui, es atvainojos, turpini. Man vēl par kaut ko jābūt pateicīga. Jā. Es esmu pateicīga, ka es varu mosties bez modinātāja. Es esmu pateicīga par torti. Mums šodien ir torte, fikas, kokas, mums uzcepa torti. Un tur virsū ir mikrofons, Samsons. Es viņiem neprasīju, lai viņi man taisa Samsung mikrofonu, bet viņi uztaisīja Samsung mikrofonu. Un tas ir ļoti jauki. Ne, viņi gribēja mikrofonu taisīt. Nē, es gribēju. Un sanāca. Un man jābūt vēl pateicīga. Jā, vēl es vēl pateicīgāka. Kaut kas nokrita. Starp tā nebija kūka. Viss kārtībā. Varat aizsācīt vaļā. O, cik gaiši. Tā, Lūdzu, tās ir puķes. Okay. Tās Viņas ir jāiestāda? puķes. Viņas nav nekur jāiestāda. Tās ir puķes. Viņas šobrīd neizskatās skaisti, jo viņas vēl nav uzziedējušas. Bet ja man jāizvēlas puķis, kādas kādreiz cilvēkam dot, tad noteikti tās ir tās, kas stāvēs ilgāk un vēl iepriecinās. Viņas attīstīsies. Katru dienu tu redzēsi to procesu. Kamēr tagad tev iedot uzziedējušas, un tāpēc 3 dienām viņas būtu beigts. Šitan ir ar laiku tu viņus vēl vairāk novērtēsi. Bet tas vispār nav svarīgākais. Tas nav galvenais, ko mēs tev gribējām dāvināt. Vispār nē. Tas ir sīkums. Jo mēs esam atraduši dāvanu, mēs domājam ilgi par tevi, ko tev dāvināt, ko tev vajadzētu, ko tu mīli, ko tu gribētu. Jā, ar ko tu identificējies? Kas ir? Kas ir tava identitāte? Mēs runājam arī ar Bū. Jā, mēs tad jautājam Bū. Jautājumies tavai mammai. Mēs runājam ar visiem cilvēkiem tavā dzīvē, principā. Un to kaimiņiem ar kādu laiku atpakaļ mēs runājam. Mēs sākām jau laicīgi. Un rezultātā mēs nonācām pie šīs vienas lietas, kas visvairāk simbolizē tevi. Bail. Nē, tev nav nekā jābaidās. Apsveicam tev atkārtoti ar vienu gadu jubileju.
Tu vari izpakot. Un stāsti vienkārši savas sajūtas uzreiz. Stāsti savas sajūtas vienkārši. Vienkārši, kā tu jūties? Tas ir alkohols. Daudz laimes. Tas ir House of Riga Black Balsam, Black Cherry Premium. Kad es biju jaunas šāds dzēru. No lūk, to arī mēs noskaidrojām no visiem cilvēkiem tavā dzīvē. Būtu noteikti šo ieteicu, vai ne? Jā, viņai bija tāds kokčiks. Ieva, man bija tāds vienkārši, es pat neteicu par dāvanu, man bija tāds Ieva Bitaniece, pirmā asociācija šāju vaļā. Viņai tāds kokčiks 15 grādi. 12 ir. Ja tas bija beidzies veikalā, sorry. Sorry, mēs nedabūjām to dāvanu. Vai jūs gribat? Nē, paldies, es nevaru. Es atstēsim tev. Cik gadus tu viņu glabāsi un kur? Jā, man bija tāds brīdis, kad es it kā bišķi dzēru, tā kā vienreiz, divreiz gadā, un tad bija pasākumi, kur tev dod kaut kāds alus pudeles, vai kāds atbrauc ciemos, atnes alkoholu, un vienkārši krājās leduskapī, un es šogad izmetu vienkārši vairākus litrus alkoholu. Jo neviens, kas brauc pie manas ciemos, viņi nelieto alkoholu arī. Un es pie tevis nedzeršu. Tas pats. Un tad beigās es izmetu ļoti daudz alkoholu. Jo tu simbolizē to tekstu, tu esi tās, ar ko tu draudzējies. Laikam. Bet daudz pieklājības pēc nedzeru. Tu esi pieklājīga. Nevis dzer, bet nedzer. Arī jā, tad tu esi pieklājīga. Tu labi ietekmē cilvēkus. Viņi respektē to, ka tu nedzer, un līdz ar to viņi arī nedzer. Nu, pastīsies bišķi vēlāk. Nu tā, es domāju, viņai patīk, Robert. Man liekas, tīri pēc sejas izteiksmes, kas ir nedaudz saskāmusi, bet man liekas tādā pozitīvā ziņā. Man liekas, tas ir no viņa prieka. Viņa vienkārši atcerējās to garšu. Jā, tas ir tā garša, kas viņai sejā ir. Tāpēc. Labi, man ir prieks, ka mēs varam mēt tev. Jo dāvanām galvenais vai ne, funkcija, kas viņām jāpild, ir pārsteigt. Jā. Un es domāju, ka mēs tev pārsteidzam. Jā, jūs noteikti pārsteidzat. Nebija gaidījis. Paldies. Bet redz, tas jau nozīmē to, ka jūs mani jau pazīstat. Jā. Tad nopietnā daļa. Un es vēl tev gribēju uzdāvināt personīgi no manis šo sarkano magoni. Tāpēc, ka es esmu... Viņa bija tavā kabatā, tur pie tava dibena. Es esmu pensionārs tagad uz 2 nedēļām, tāpēc es dāvinu tev pensionāru dāvanu. Paldies, kāpēc tu esi pensionārs? Tāpēc, ka es piedalos Svetbank pensiju eksperimentā, es nedēļu dzīvoju savu potenciālo pensiju, valsts pensiju, un otru nedēļu, ja es sāktu krāt 3. līmenim. Wow, ok. Cik tev tagad sanāk pensija? Bišķiņ pār 800 eiro. Ļoti labi. Wow. Jūs ir tagad bez 3. pensiju līmeņa. Tas ir bez 3. tā ir man projicētā pensija, kāda viņu ja tu visu laiku strādātu tā kā līdz šim. Aptuveni, jā. Un, jo man 36 gadi vēl līdz pensijai. Bet tur ir jāņem vērā, ka 800 eiro pēc 36 gadiem nenopirks to pašu, ko šodien. Un tas ir pats interesantākais. Es arī tagad mācos par naudu un šī te provizoriskā pensija, man liekas, tie būtu tā kā šobrīd 100 eiro. 800, kas ir pēc 30. Nav tik traki, aptuveni 36 gadi, aptuveni pusi pēc tāda standarta. Uz pusi samazinās vērtību pēc tāda standarta aprēķina. Roberts nebija viņš man aiz muguras te uzdāvināja magoni, tagad es liekos, ka es atpalieku dāvanās, es nebiju tam gatavs. Tāpēc, es nezinu, man jārakņējās somā, vienīgā, kas man liek, man ir, sorry, pildspalvu. Man viņu vajag. Man viņu reāli vajag. Bet man nav cita nekā. Tāpēc daudz laimes. Tev jāņem dāvinām. Okay. Paldies. Es tev varu citu pildspalvu uzdāvināt. Nevis kārtībā. Es īstenībā jūtos vislabāk, jo jūs man atnesāt tieši neko. Piedod, Marta. Bet mēs ar tevi padējosim pēc podkāsta. Lepdens? Ar lep? Nē. Neko. Jo lepdens ir dejot priekš, vai ne? Dejot ar. Cik klēpī? Jā, jā. Abi jau var dejot. Bet viens klēpī dejo. Bet viens sēž vienkārši krāsā un neko nedara. Viņš vienkārši grūļojas. Jā, man nav liels pieredzes ar lepdens. Diemžēl. Bet es māku priecāties par citu dāvinām, tāpēc es novērtēju, ka jūs
Saka, Dievs, tu piedod, Marta. Mums likās vienkārši, tu nebija sākumā pirmajā. Tev vēl, Tev vēl nav gads. Jā, tev nav vēl gads. Labi, by the tad way. tiekamies nākošais gads. Mēs Taisnība. aicināsimies atkal. Viss ir gada taisnība, tev nav gads. Uzaicini mūs uz gada Martas. Jā. Ok, Marta izcepa keksiņus. Tagad mēs vien nākamās lietas, ko Marta mums izdarīja, un mēs vien neko neizdarījām. Pastāstim. Tie ir speciāli Robertam. Jā. Ko nekad neviens cits Robertam nedara. Keksiņus uzcep tev. Es ilgi domāju, un es nesapratu, un es nezināju, kā rīkoties. Un pēc tam man parādījās ļoti liela empātija pret cilvēkiem, kuriem varbūt, es nezināju, ka tā var, un tas ir dārgi. Kas tieši? Diabēts? Jā. Tie keksiņi ir dārgi. Tie keksiņi Cik tu vērtīgi, esi parādā? Viņi ir dārgi. Nē, bet ne par to, ne par naudu. Man nauda iet un nauda nāk, un viss ir kārtībā. Vairāk iet izklausās. Un tā ir dāvans paiet garām. Bet nekas neienāk. Pat ne filtspālu, ko varētu pārdot, atgūt kaut kā zaudēto keksiņos. Labi, es varu vienu pagaidšot. Jā, lūdzu. Tas bija tas, ka jums ir testiņš jāuztaisa. Tu, Marta, pat pagaršoji? Jā. Ir normāli? Garšo pēc auzu pārslu putras. Man arī garšo auzu pārslu putru. Nē, garšo auzu pārslu putru. Bet tu diezgan labi. Es teikšu tā, priekš tā, ka tas ir bezcukura produkts. Kas ir tas skrimslis? Tas ciets skrimslis. Tā kā viss teikt. Kas tas ir? Rieksts. Gasīgi. Robert, turpina. Jā, ir ļoti labi. Parasti ir ļoti grūti uztaisīt vispār bezcukura produkts, kas garšo labi. Šī bija mana pirmā reize. reize. Tas garšo briesmīgi. Šis ir ļoti labi priekš kategorijas. Kas ir grūta kategorija. Ok, tad mēs pārslēdzamies uz to nopietnu. Man ir tehnisks dabas jautājumi. Labi. Grūtāk ēst, tu bišķi uzreiz iebāž mutē. Es vienkārši tā izdzēru, arī savs viss ir. Tu vairāk nav kaniņa? Es paskatīšos. Tas tā nopietnā daļa. Mēs varam... Labi. Es saku, ka netraucēju, kas pilnu mutri runāja. Tā ir beidzas. Es raudu. Oi, es ļoti apdrupušoju sevi. Es atvainojos. Viss kārtībā. Oi, nē, bet nesēju nostabi. Te būs viss ar tajos drupačās jums ir dīvāni. Es tās saules brilles īstenībā noliku, tāpēc, ka nākotne ir tik spoža. Jā, tikai uz augšu viss. Es nevaru uzlikt. Kā tu uzliki? Jā. Fuck. Es nevaru. Tas ļoti sāpīgi. Kā jūs sagājāt kopā? Tas ir tas seksa podcasts. Šis ir sākums tam. Jums arī ir. Šis mums vispār regulāri jautā, ne? Jā. Es vēl neesmu noslīpējuši atbildi. Mums nav. Jo man nav neviens draugs, ar ko man kādreiz jautā, kā es sagāju ar viņu kopā. Kurš tu gribi? Viņam piestāvēs ar sirsniņām. Es ņemšu šo. Ro, sirsniņām dod. Jā, mēs caur improvizācijas teātru satikāmies. Rihards toreiz vāca staigā, viņš nebija manā grupiņā, es biju iesācēju grupiņā, viņš jau to bija darījis gadiem ilgi. Un viņš bija tas puisis, kurš iet apkārt pa grupiņām un savāc samaksu un liek Excel tabulā. Kasieris? Jā, ko es tagad saprotu, Es kas ir naudu vissliktākais darbs Rihardam Sniegam, jo viņš ir iespējams visneorganizētākais cilvēks, ko es pazīstu, un uzturēt milzīgu Excel tabulu ar kaudz ierakstiem. Tā ir, jā. Tur bieži vien nevarēja saprast, tā kā ir. Ja tu pats nepiefiksēji, ka tu samaksā, nevarēsi citreiz saprast, tu esi samaksājis par to mēnesi, tu neesi, kas tur īsti Man viss notiek. bija šeit.
Cik maksāja mēnesī? 50 eiro. Nē, es vēl sāku, bija 30. Inflācija. Jā, 30, okay. 30, Es atceros, 35. ka uz visām lapiņām 50. Bet varbūt pacēlās. Vēlāk pacēlās, man liekas, jā. Un tad viņš man tur teica, man tur patīk tavu video YouTube, ko tu taisi, kaut ko tādu. Man bija tāds, tur Rihards Sniegs, viņš jau spēlēja īstās izrādēs, improvizācijas teātri, tur splendidā kaut ko un tā tālāk. Bet es viņu ignorēju, un tad kaut kad pamazām mēs sākam draudzēties. Un sākāt dzīvot kopā. Man šeit atceros vienu lietu, ko tu parasti izlaidi. Pirmais randiņš mums bija. Viņš man uzaicināja uz kofiju, kaut ko viņš gribēja no manis. Es nezināju, bet pēc viņa iniciatīvas viņš man uzaicināja šo tikšanos kofijā. Tajā laikā viņš šeit vēl tajā aģentūrā strādāja kaut kas tāds. Un viņš man apsēdināja, un viņam laikam bija labāk. Tajā brīdī viņš bija sācis laikam domāt, ka viņš grib kaut ko taisīt. Es neatceros, par ko bija tā tikšanās. Par kaut kādu sitkomu situāciju, komēdijas scenāriju gribēju nofilmēt pilotu. Un tad viņš jautāja man, laikam, vai es gribētu būt daļa no tā, tīri kā aktieris. Jā, viens no galvenajiem tēliem. Un tad arī tas vairs neturpinājās. Bet kaut kad. Es atkal iekrītu depresijā, kaut kādā spirālē. Es vienkārši tā arī bija. Jā, tas nav joks. Tas nav joks. Tāpēc arī saku, tas, ka viņš bija man uzaicinājis uz tikšanos, nozīmē, ka viņš bija depresijā. Viņš iznāca no depresijas, sāka kaut ko mazliet darīt. Kur uzaicināja mani, satiekamies, atkal iekrīt depresijā, viņš pazūd. Un kā jūs sākāt dzīvot kopā? Tur man šeit es biju iniciators. Es biju ar kaut kādā, es neatceros, vecerīgā kaut kas ar televīziju skaisti saistīts. Es atceros, ka tur ir Ruģis Solte. Un es starbrīdis un zvanu Robertam un saku, ka laikam vajag dzīvot kopā. Jā, man bija tāds labi. Jā, mums vajag. Jā, mums vajag, tāpēc, ka mums jau bija tā, mēs abi vispār bijām diezgan depresīvā tādā posmā dzīvē, būsim godīgi, to arī, Richard. Jā, mēs, principā, kāpēc tā stratēģija bija arī dzīvot kopā, bija... Jo mēs jau pāris iepriekšējos gadus bijām pavadījuši, principā, ejot... Gandrīz katru dienu viens pie otru uz mājām, vai es gāju pie Riharda, vai viņš pie manis. Un mēs mēģinājām palīdzēt viens otram saņemties un kaut ko darīt. Jā, tīri profesionāli balstīt, pacelt kaut kādā ziņā, ka tu vari, ja piemēram Robertam regulāri bija, kā es jūtos, kas viņam dažreiz palīdz aizejot pie viņa, viņš varbūt sliktākā periodā, sliktākā vietā, viņš guļ gultā. Viņš neko negrib darīt. Tā kā depresijas iemesls. Jā, ir jau 2 dienām. Un jau ir nedēļa. Vai ir 2 nedēļas pagājušas tā. Un man vienkārši aizēju pie viņa un velku viņu ārā. Vai cenšos viņam pacelties, likt kaut ko darīt, vai domāt, es nezinu. Iziet ārā pastaigāties. Un man liekas, tas būtu daudz vieglāk, attiecīgi arī no viņa puses mani, ja mēs vienkārši dzīvotu kopā. Tas varētu, ka jūs viens otru esat izglābuši. Tāds bija mērķis, jā. Mums bija vienkārši līdzīgi mērķi. Līdzīgas intereses un līdzīgi mērķi un līdzīga problēma. Es patiesībā par šo nebiju nekad īsti tā domājis līdz šim brīdim. Jā. Tagad, kad tu to tā noformulē, atskatoties to pagātni, kas notika, es vienkārši nebiju īsti nekad tā pieskāries tam tā, redzējis to no malas. Bet laikam jā, kaut kādā ziņā. Jūs esat ļoti forši. Paldies. Un... Jā, jūsu dzīvoklis ir praktiski arī jūsu studija. Jā. Punkts. Es vienkārši gribēju, lai visi to zina. Un tur ir baigi forši, tur ir interesanti, tur katrs stūrīts ir interesants. Un jautājums īstenībā bija par konfliktu situācijām. Kā jūs risināt savas konfliktu situācijas? Un šeit tas arī ļoti attīstījies. Viņš mainījies ļoti. Viņš ir es? Kas tad? Viņš ir es vai viņš kā mēs risinām konfliktus? Nē, kā mēs arī konfliktējam, laikam ejot. Jā. Man šķiet, ka Roberts, es varu pateikt par Roberts, man šķiet, ka Roberts ir ļoti audzis. Man šķiet, ka, piemēram, no viņa puses baigais people pleasers bijis. Un joprojām esmu kaut kādā ziņā. Un ar Robertu, ka viņam ir sliktākā periodā, viņam zūd pacietība, un tā kā viņš ir vienīgais bērns arī. Starp citu. Nē, viņš varēja būt ļoti nejauks. Nevis pret pasauli, bet pret, piemēram, tevi. Un tad bija kaut kāda uzplaiksnījuma ik pa laikam.
Un reāli tā ir tik ļoti vēsture kaut kādā ziņā. Man šeit, ja tur agrāk bija uz jautājumu zīmes, vai kā tur būs, vai tam līdzīgi, bet man šeit tāds Roberts ir baigi pieaudzis tēvs, kurš ļoti emocionāli inteliģents, un viņš paņem bērniņu aiz rociņām un viņš saka, kā tu jūties, drauciņ? Kā tu jūties? Nu, tas ir tā un tā, jā, lai dārā. Bet, jā. Līdz ar to man šeit tas ļoti ietekmēja to, kā mēs arī nākotnē konfliktējam. Jā, paldies, Rihard, ka tu izturēji visas tās reizes, kad es biju neciešams. Viss kārtībā. Bet, jā, kad es biju depresijā agrāk, es biju droši vien ievērojami neciešams, ko es pat varbūt neredzēju īsti līdz galam. Nu, tāpēc, ka tu esi tik tev visi tik sūdīgi, tev tā kā tu pat nepamani, kā tas šļakstās apkārt. Droši vien. Bet, jā, piedod, Rihard, jo Rihards arī ir ļoti jūtīgs. Ļoti jūtīgs. Un to mēs arī nesen par to runājām. Ka tu gribi par to mammu pateikt? Vai es nezinu, es varu pastāstīt, jā. Man, piemēram, mammai bija salīdzinoši mājās ar nervos. Es vismaz to tā esmu iztulkojis. Es gribēju vienkārši par to situāciju, ka tu runāji ar savu stāstību par savu dzīvi. Nē, to tu vari stāstīt, vai nē, bet nē, es gribēju vienkārši tavu mazo anekdotu. Kuru? Par to, ka tava mamma tu sēdēji. Kādā situācijā es tik iepašos? Piedod. Es sāku stāstīt par savu mammu. Es teikšu par to, ka tu sēdēji ar savu mammu virtuvē pie galda nesen. Un jūs spēlējat kaut kādu spēli, un viņai bija jāsaka pirmais, kā viņa tevi raksturotu. Jā, ok. Un viņa pateica, pirmā lieta, ko viņa pateica, bija jūtīgs, ka tu esi jūtīgs. Un ka tev bija tas tāds, hei, mam, nedaudz tāds pārsteigums. Jā, man liekas, ka viņi man teiks kaut kādu komplimentu, jo viņai ar lapiņas tā kā jāraksturo mans, viņas dēls, tas es esmu, un tad viņš saka jūtīgs, man tāds, tu varēji pateikt jebko, kādu komplimentu, tā ir pirmā lieta, ko tu pasaki, jo viņai nebija daudz lietas jāsaka. Līdz ar to tas aizņem ļoti daudz tāpu, viņa teica jūtīgs, un man bija tāds. Triggeroja? Es vienkārši gaidīju kādu komplimentu. Jo, piemēram, man arī mamma ir diezgan nervoza, un es zinu, kā to sajūtu, ka mājās laika tāds uzvilkts, un tev bez mums vajag people plīzot mammu, tikai lai būtu miers mājās. Un, ja man pateikt, ka es esmu kaut kāda jūtīga uz to, tad man būtu tāds, bļā. Jā, bet, Rihards, tu padomāji par to, un tā ir. Un tā, laikam, ir. Es arī esmu ļoti jūtīgs. Man kādreiz to kāds teica, kaut kāds bijis draudzenieks. Man bija tāds, ka es neesmu jūtīgs. Ko tas nozīmē vispār, un vai tas vispār slikti? Jā, man liekas, tas ir labi. Es gribētu būt mazāk jūtīgs. Es negribu būt tik viegli ievainojams. Jā, droši vien jūtīgs cilvēks ir vieglāk aizvainot. Viņš vieglāk provocē. Tas ir tas, kas man nepatīk. Ja kāds gribētu man tā kā palīdz zem ādas, dēļ tā, ka esmu jūtīgs, es varu tikai izlikties, ka viņš netiek man zem ādas, bet viņam nevajag. Tur nevajag. Nekādu. Tur pietiek, ka trūl priekšmetu. Viņš tā kā ir zem man ādas. Viņš paņem mīksto mantiņu, viņš ir zem man ādas. Apmēram tā. Man ir tā, ka man šeit dažreiz es neesmu diezko jūtīgs uz kaut kādām lietām, un citreiz es esmu ļoti jūtīgs. Un kā tas strādā? Tas ir tie triggeri. Tie triggeri, varbūt tu vienkārši pats par sevi neesi jūtīgs, bet tu neesi atrisinājis konkrētas lietas savā dzīvē. Un tie ir tie sāpīgie uzpampumi, uz kuriem uzspiež. Un tad tu esi jūtīgs. Protams, ja tev rēti ir vaļā, un tev viņā tur... Bet vai tu pats par sevi esi jūtīgs? Vai tas ir slikti? Mums šeit ir labi būt jūtīgam. Es esmu droši vien. Piemēram, bet tā nav man rēta, ja kāds, piemēram, apvaino manu mammu. Kā nav tava? Tā ir tava mamma? Nē, jā, es neesmu jūtīgs. Piemēram, Čārlis man saka, ka tava mamma ir pī. Es esmu jūtīgs, es aizvainošos, un pat ja tas ir joks, es vairāk aizvainošos. Un viņam gribēšu izsist seju. Uz tevi strādā mammas joki? Vai nevajadzēja to? Tie nav mammas joki. Nē, tieši nestrādā. Nē, tie ir mammas joki. Tie ir mammas joki? Jā. Nu, ja kas ir tava mamma, ir mammas joks, jā. Mammas nevajag aiztikt. Nu, man tā liekas, jā. Jā. Ja nu vienīgi tu negribi kauties ar to cilvēku, varbūt tad mammas aiztikt. Kā ir vispār vīriešiem? Jums patīk kauties?
Ļoti labs jautājums šeit. Man nepatīk kauties. Bet gribēs? Es arī neesmu kāvies nekad. Es domāju, ka kopumā, man nepatīk kauties tikai tāpēc, ka esmu nekompetents šajā sfērā, sejas sišanas sfērā, lauciņā. Un tāpēc man liekas, ka es esmu tāds pret to vardarbību vairāk. Un vienkārši, ja es būtu spēcīgāks un kompetentāks vardarbībā, tad man patiktu vardarbība. Godīgi sakot. Tā man liekas. Jā. Vienmēr jau var uztrenēties. Un Rihards Arī ir fakts. daudz kompetentāks vardarbībā. Man nepatīk kauties pie īstam, bet man patīk daudzīties. Jā, no bērnības, man bija vecāka māsa, un viss, ko mēs darījām, mums bija tāda spēle līdz bučai. Mīļākā spēle bērnībā. Daudz foršāk par paslēpēm, fiškām vai hokeju pagalmā. Kā notiek līdz bučai? Varbūt kāds klausītājs arī grib savu māsu uzspēlēt. Tad es šodien neizdomāju, tā ir īsta spēle. Man vienkārši bija kaut kāds 5 gadi, kad mēs sākām to spēlēt. Viņai bija 9. Viņa bija daudz lielāka un stiprāka. Tad viens noguļās gultā uz lāpstiņām, un otrs uzsēžas virsū. Iztēlosimies, ka es esmu uz lāpstiņām, un tad man māsa uzsēžas virsū. Un tad, kas ir jāizdara, ir otrs jānobučo uz sejas, pirms viņš tevi nobučo uz sejas. Bet prikals ir tāds, ja tu vienkārši iesi un lieksies un mēģināsi viņu nobučot, viņš paies pa kreisi, ātri izvairīsies un nobučos tev uz vaiga. Līdz ar to, kas notiek beigās, tu to cilvēku tā kā mēģini nosprindzināt, saspringzināt un noturēt vienā vietā. Bieži vien tu esi pieris, viņas pielīmējis tā kā pie grīdas, un tu tā kā pagriez viņu uz sānu un tu tā nobučo viņu uz vaiga. Tur baigā cīņa bija. Bet, jā, kurš pirmais nobučo, tas dabū punktu un tad mainās pozām. Diezgan vardarbīga mīlestības izpausme. Jā. Un tāpēc Rihards arī, kā viņa mīlestības izpausme ir kaušanās. Vispār šis daudz ko paskaidro, jo tas nekad nebija dzirdējis par šo spēli. Jo Rihards citreiz viņš grib wrestlot un kauties, un Es esmu viņš neapskaujas. Es esmu mākis. Man patīk cilvēku parautais kājas, nomest zemē, dabūt viņa muguru un tad pamazām tā kā viņš augst, līdz viņš padodas. Wrestlings. Tu biji Boks akadēmijā, vai ne? Es biju Boks akadēmijā, jā. Rihards arī ir gājis Brazīļu jiu-jitsu kādu laiciņu. Jā, BJJ, kur ir vārtīšanās. Bet kauties man šeit ļoti noderīgi, tīpaši esmu apzagts bērnībā 3 reizes. Tad tu zini, cik ļoti arī no bērnības kā es biju diezgan bailīgs. Es skatījos uz vienmēr tām lielajām zivīm un jutos nedroši par savu dzīvi. Piemēram, ko dāmas saka, un ir dzirdēts mēdījos par to daudz runājumu, cik ļoti viņas jūtas nedroši. Tā ir visa man bērnība. Ļoti labi varu sajust to. Un man ir forši, es esmu vīrietis, kaut kādā ziņā pieaugot, man ir iespēja par sevi pastāvēt un lielākajai daļai būt stiprākam par lielāku daļu, kaut kas tam līdzīgs. Protams, ir kaut kādi... Un es negribu tās konfrontācijas, bet ik pa laikam Latvijā ir pilns ar idiotiem, un visur ir pilns ar idiotiem. Ir situācijas, kad var uznākt kaut kāds cilvēks, kurš grib vienkārši kauties vai kaut ko nejaukt darīt. Un tad ir patīkami sajūta, ka tu zini, kā aizstāvēt sevi vai savus tuvākos. Jā, ik pa laikam. Jums arī tāds rajons, ne? Stabu iela. Nedoksojies mūs. Nē, tur ir droši. Jā, ir. Vienkārši tagad es augu Stabu un netālu no Avotu ielas. No 90. gados. Agrāk tur bija versija, nav tik tas... Tagad tur ir policijas iecirknis. Jā, arī. Bet Kādreiz arī. vai tas kaut ko ietekmē? Es nezinu, bet kādreiz pa Avotu ielu es nedrīkstēju iet, un ja es gāju, tad man ļoti ātri vajadzēja iet. Mēs nezinām, mēs esam stabils otrā galā. Nesaku, tu esi. Nedokso būs. Bet jā. Jā, vēl jautājumi par vardarbību. Ko vēl sievietes grib zināt? Mēs esam pirmais vīrieši. Mums vispār ir daudz jautājumu parasti, bet viņas viss nevar izsākt. Man ir. Kauties ir forši. Jā. Kauties ir forši. Pa draugam. Okay. Man bija arī, es savu dzimšanas dienu gribēju svinēt tādā riktīgi vīrišķīgā lietā, jo dažreiz šeit meitenes arī ir svinējušas tas sievišķīgi, un tas man šeit populārāk, ka meitenes savāc kopā un dara meiteņu lietas. Tas, ka džeki savāc un dara džeku lietas, varbūt tas ir tikai makšķerēt. Varētu kaut kādu spēlēt sportu. Jā, kaut kas tāds.
Es nezinu, kas tas ir, bet vai jums ir labs veļas mazgājums līdzeklis, vai tas šampuns ļoti labi kaut kas smaržo? Būs jānāk ar dagunu jāost, kas tas ir tieši. Jo Jā, noteikti tas nav veļas pulvers. Mums ir problēmas ar veļas mašīnu, viņai kaut kas tur nav pareizi. Viņi vienkārši ļoti nav tīrīti 5 gadus. Jā, tas varētu būt viens no iemesliem. Vai jūs joprojām pieņemat drēbes uz ziedojumiem? Mēs pieņemam drēbes, jā. Jā. Joprojām nav pirmais ziedojums drēbes. Nebija? Vēl nav bijis. Nav, ok. Gaidiet paciņu. Tātad, kā var jums atsūtīt? Jāuzraksta vienkārši DMs. Jā, bet tad jau mēs sarunāsim. Un tad mēs sarunāsim satikties. Jā, vai atsūtīt, kur jāsūta. Jā, no Omniem. Nevajag kaut kādu Omniju, tas nebūtu viegli. Jā, bet mēs neteiksim, vienkārši, lai uzraksta to DM, jā. Uzrakstiet tātad, kas, par ko mēs vēl runājam, lai cilvēki saprot? Es neatceros. Tu neatceries, par ko mēs runājam? Par ko? Nē. Tātad, tā ideja jums... Es gribēju Džeku, es gribēju savu dzimšanas dienu nosvinēt. Tā ideja jums bija, ka jūs katru reizi vēlaties izskatīties citādāk jūsu podkastos, tāpēc jūs gaidiet, ka jums cilvēks sūtīs drēbes. Mēs pabeidzām par to sportu? Jā, un tad tās drēbes, ko mums atsūtīs, tās mums ir obligāti jāvelk podkastā virsū. Vai jūs viņus pieņemat? Tāpēc? Mēs pieņemam, bet neviens nesūta. Un mans sodīts vairs nav ko uzvilkt. Es visu esmu vilcis jau. Jā, viss ir. Vai man drēbes atkārtojās? Es neesmu kā Kardashiana. Mēs pabeidzām par to sportu? Nē, mums... Es gribēju par dzimšanas dienu pateikt. Es vienkārši biju nolēmis savu dzimšanas dienu svinēt riktīgi vīrišķīgi. Kā mēs aiziesim pie tāda vintage box trenera. Kurš to slodzi iedod pārāk daudz, jo viņš tā vecā paudze. Zini, tev ir jānodzen tas zirgs, tad viņš būs labs, nevis viņam vajag muskuļiem atpūsties. Līdz ar to, ka viņš mūs riktīgi nodzen, un tad beigās vienkārši vakarā tusiņā mēs nevis sēžam bārā un dzeram, bet mēs kāpjam ringā un vienkārši kaujamies viens ar otru. Bet tāds sparings draudzīgais. Man visi draugi ir tādi pusī, ka viņi dzirdēja šo ideju, un viņiem nevienam bija tāds, yeah, that's cool, let's do it. Visiem bija tāds, es nezinu, man ir muguras problēmas. Kā jāsitin viens otram, man bija tāds. Tu domāji, ka viņi mīkstie ir? Bet īstenībā mūsdienās ir tā kā problēma ar cilvēku fizisko sagatavotību un kustību. Tiemžēl. Tā ir taisnība. Viens no 4 cilvēkiem nav pietiekami fiziski sagatavots šajā telpā. Jā. Es runāju par sevi. Mēs sapratām. Es arī neesmu pietiekami. Cik ir pietiekami tavuprāt? Tu izskaties diezgan fit. Paldies. Viņa ir jauna. Jā, tāpēc. Laikam tas. Es atkārtošu 100 reizi, viņa ir Gen Z pārstāve šī podkastā. Cik tev ir gadiņi? Kurš gads tu esi? Gadiņi. Cik jūs man dotu vispirms sākumā sāksim? Es tev došu dzimšanas gadu. Saki. Es izdomāju, bet sagaidīšu, līdz viņš izdomāja, jo citādi viņš tur pielāgosies. Labi, man jāsaka tad dzimšanas gads, vai es varu teikt Ranger vecumu? Es teikšu 4. Pagaidi! Ko tu dari? Ko? Kuru tu dzimšanas gadu teiksi? Nē. Vienkārši cik viņa gadi? Labi, saki. 14 līdz 18. Paldies. Balstoties uz iepriekšējo sarunu. Jo viņi grib jauniešu centru atvērt, lai viņai ir kur iet. Ok. Gen Z. Tas ir smart thinking. Labi, es domāju, cik gados es uzzināju par cukurdiabētu. Tā. Es pēc tā rēķināšu. Tā kaut kad vēlāk. Kad es robu. Tā es teikšu, viņai jaunāka nekā 27. Tagad es teikšu 20. Labi, es godīgi. 1 gads. Es gribēju teikt 21. Bet es teicu, pirmais 21. Paldies, es esmu 2000. gadā dzimis, man 23 gadi pilni. Paldies. 2000. gadā, jūs dzirdat? Jā. Stilīgi, ne? 2000. Es atceros, ka es svinēju tavu dzimšanas dienu. Es arī. Paldies! Cik jauki! Jokera klubā. Tas ir 1. janvārs, ja būtu. Jā. Dzimšanas vēl nebija piedzimusi. Jā, viņa citādā gada strādā. Jautājums var? Vai mēs varam iet tālāk? Jā. Super. Es domāju, ka daudziem šis interesēs. Jūsu kreativitāte ir tik kruta un tik interesanta, un katru reizi, kad es skatos jūsu video, ir tāds, what the fuck, kā jūs to izdomājāt? Pastāstiet savu noslēpumu. Roberts? Narkotikas?
Nē, nē. Visi vienmēr saka, ak, Dievs, tur narkotikas. Neviena, taču, ak, Dievs, narkotikas, neko nedara. Jūs to esat... Es nezinu, tas ir grūts jautājums. Tas ir kā tu kaut ko izdomā. Tu vienkārši... Jūs tiešām vienkārši sēžat un izdomājat, kāds ir process? Jūs esat to attīstījuši, ka jums vienkārši tā kā sekundēs lido iekšā kaut kādas vienkārši fenomenālas, ģeniālas idejas, vai tas ir vienkārši jūs tādi esat? Nav visas idejas ģeniālas, droši vien. Lielākā daļa ideja ir tā. Jā. Arī stulbas idejas ir ģeniālas idejas. Jā, Tāpēc, ka tas, kas nāk no jūsu mutes, bieži vien ir vienkārši tā kā, prātam neaptverami. Iespējams labākais kompliments, ko es esmu dzirdējis. Labi, es mēģināšu nodefinēt, kā tas ir ar mani. Jā, pagaid, bet mēs runājam tagad par ko tieši? Par vienkārši... Par idejām. Par idejām vai par procesu, lai uztaisītu video? Kā nokļūstat līdz idejām? Jā, līdz tam skečam, kā jūs nokļūstat. Kā jūs viņu filmējat, tas tā. Bet kā jūs līdz tam nokļūstat? Vai jums ir pasūtījumi, piemēram, ir kompānijas, saka, es gribu tādu, balstoties tādu filmu, blā, blā. Jā. Labi, man laikam idejas ir divi faktori. Viens ir tas, ka noteikti man idejas ir nākušas vienmēr vairāk. Līdz ar to man ir kaut kāda frekvence piekļuve, kas nav parastiem cilvēkiem. Es pieļauju, ka tas saistīts ar ADHD. Bet arī tu daudz visu laiku mēģini uzzināt. Tev tā nav, ka tu visu laiku gribi kaut ko jaunu uzzināt, skatīties, lasīt? Nē, negluži. Nē, tu vienkārši eksistē un tev nāk idejas. Man interesē idejas, jā. Idejas ir mans adrenalīns. Dažreiz. Un es ļoti vizuāls cilvēks esmu, līdz ar to mans idejas vienmēr ir asociatīvi ar kaut kādu konceptu, kas ir vizuāls. Un laikam ejot, ka tu deji jau 7, 8, 10 gadus tajā improvizācijas teātrī, tu ļoti strādā pie tā, kā veidojas tēls, stāsts un vispārējais, un tas ļoti pastiprināja to ceļu, kā uztaisīt kaut ko, kas cilvēkam liekas interesants. Līdz ar to es teiktu, ka mēs esam tajā ne biznesā, bet mēs esam tur, kur vērtība ir uzmanībai. Liekas, tas ir tas, par ko mēs cīnāmies, kas ir uzmanība visu laiku. Un improvizācijas teātris, tātad tiem, kas kādreiz nav bijuši dzīvē, situācija. Cilvēki, kas kāpj uz skatuves, viņiem nav nekāda scenārija, viņiem nav nekā. Bet viņi spēlēs teātri. Ir cilvēki sanākuši skatīties, 100 cilvēki samaksājuši 12 eiro, lai redzētu. Ko tu pēc tagad jau 20? Tagad jau 20. Jā, un tad tev ir, tu esi trenējies, un cilvēkam liekas, ko tu tur var trenēties. Tur ļoti daudz ko var trenēties. Tieši šī jautājuma dēļ var visu kaut ko daudz trenēties. Un tad tu cīnies un ļoti daudz praksē iemācies, darot, krītot, sitoties. Kā tu jūti visu laiku to publiku? Tev ir ātrais feedbacks par to, kad viņi apklust, kad viņiem nebija interesanti, bija interesanti. Kur ir smiekla? Un tev visu laiku ir šis dati, ko tu nevienā grāmatā neizlasīsi. Tu vari kaut kādas tehnikas iemācīties, bet tomēr tos tika pieliekts praksē. Un tur ir lielākais procents, kāpēc ir tā dāvana, kas vienkārši ir, kad mans prāts jau viņam interesē tās lietas, un tad tas ir pastiprināts ar kaut kādu treniņu, muskulu smadzenēm, ko tu visu laiku esi pielietojis. Un tad beigās man vienkārši es varu apsēsties, ja man kādreiz riktīgi kaut kas jāizspiež, es varu dažreiz izspiest, un dažreiz tas ir daudz grūtāk. Bet kopumā man patīk būt radošam. Es domāju, ka es neesmu vēl to gan labi monetizējis. Jo man ir tās idejas daudz vairāk, un arī kaut kāds nepa video vai skečiem, ko es gribētu kādreiz atrast veidu, kā to noformatēt, lai man kaut kas maksā par to naudu. Jo mūsdienās visi grib cilvēku uzmanību, un es neesmu, vai cilvēkiem nav ne jausmas, ka šis Rihards Sniegs vai Roberts Silovs rīktīgi māca dabūt uzmanību. Lai arī kas tas ir, ko tu gribi, tad tam var pieiet visādi. Bet tas vēl nākotnē. Jā, Rihardam laikam vispār tā tagad klausoties, tā ir taisnība. Rihardam ir vairāk, man liekas, tas dabiskā ideju ģenerēšanas kaut kāda kapacitāte. Es bieži vien Rihards man saka, klausies, man ir šitāda ideja. Vai šo skeču, vai cik ātri viņš var izdomāt vienkārši idejas kaut kādiem skečiem, ja viņus vajag nopublicēt drīzumā. Tas ir fenomenāli. Un man liekas, man nav tādas kapacitātes. Viņš ir tiešām savant šādā ziņā. Viņam ir bišķiņ kaut kas dots no Dieva.
Tā dāvana. Mans process, laikam, jo kādreiz es vairāk stragloju, ar idejām ir pa posmiem, kad nāk vairāk, kad nāk mazāk, bet kopumā, laikam, man tehnika ir ļoti vienkārši ir meklēt šīs idejas. Ja tu dzīvo dzīvi, un tev vajag, piemēram, man vajag, idejas, ja es tagad mēģinu idejas skečam, komēdijas skečam, kaut kādas idejas. Es domāju, man nekā nav. Tad es dzīvoju dzīvi, es eju ēst pusdienas, es atnāku uz šejieni, un ja man fonā visu laiku ir šis āķis izlikts, un es meklēju, kur ir kāda ideja skečam, tad iespējams tu kaut ko pasaki, un man tāds, tas varbūt kaut kas, tā varbūt rinda, tā varbūt pirmais lines vai ne pirmais lines, pat kādam, vai tas man atgādina par kādu tēlu, vai es redzu kādu cilvēku uz ielas, vai principā, un tad, ja es esmu aktīvi viņas atgriežos un meklēju, tad nepaies droši vien ne diena, divas, kad man būs jau kaut kādas dažas idejas, un tad var izvēlēties no tām tādu cerīgāko, to, kur vairāk iedvesmo viņu attīstīt, un tad jau tas ir vienkārši tāds galdnieka darbiņš, viņu eksekūtot, uzrakstīt, nopalēt, saprast, kas strādā, nestrādā. Visi varētu man pārdot šo pildspalvu. Jā. Kas ir tava mērķi? Ko tu vēlies? Dzīvē? Mans mērķis dzīvē, ka Dievs tieši uzrakstīt grāmatu. Uzrakstīt grāmatu? Jā. Bet tas jau nav ar pildspalvu viņu rakstu. Bet zini, kas ir? Daudz rakstnieku raksta ar pildspalvu. Ar pildspalvu pirmo draftu, tas ir daudz personīgāk. Zini ko? Tev jau vajag arī nevis sākt ar grāmatu, bet tev vajag sākt ar idejām, vai ne? Ar piezīmēm. Tev vajag kaut ko, kā piefiksēt viņas ikdienas gaitā. Un, piemēram, ja tev būtu maza kladīte. Man nav. Un pildspalva. Mēs tev varam pārdot šādā pildspalvu. Tev ir gāzes baloniņš? Nē. Nav? Jo jebkurā brīdī cilvēkam var aiziet ciets, un viņš var izdomāt, sākt nogalināt visus, kas viņam ir apkārt. Un ja tev ir gāzes baloniņš, ir daudz vieglāk aizstāvēties, bet ja tev nav gāzes baloniņš, ko tu sitīs viņam ar kladi? Nē, pārāk mīksta. Bet pildspalvai ir labs tāds durklīts, ar ko tu vari viņam iedurt kaklā, un viņš tev liks mierā. Līdz ar to šis ir ļoti labs pašaizstāvēšanas tools. Kā arī to ar viņu var pierakstīt, cikos iestājās nāve tam cilvēkam. Acī nebūtu jautrāk. Arī acī. Jā, redzi, tev paši ir daudz ideju par šo. 250. Pārdots. Man ir viena ideja, ko mēs varam nodžudžot. Jo man patīk choreogrāfija, man patīk ļoti dejas, man vienmēr tas ir ļoti paticis. Es pats neesmu dejotājs, bet dažreiz es fantazēju par deju filmām vai īsfilmām, ko es domāju, es nākotnē arī izdarīšu. Es uztaisīšu kādu filmiņu dejas, un es viņu aizsūtīšu kaut kur kino uz balvām un dabūšu kaut kādu balviņu. Berlīna Film Festival. Jā, tur ir tieši tādas dance filmiņas arī. Tad to es arī dabūšu kaut kādu no tām dāvanām. Tu gribi pirmo vai otro? Tu gribi jaunāko vai vecāko? Jaunāko. Labi, jaunākā. Tātad kadrs mums sākas ar to, ka ir liels sniega pārslas. Mēs redzam tādas baltas debesis, zilas, tāds mākonīšs. Tad, klasiskās vasaras, bet ar mākoņiem, gubu mākoņiem. Un sniega liels sniega pārslas. Un kamera pamazām zūmojās mazliet ārā, un mēs ieraugam cilvēku stāvam, viņa pakausi. Viņš ir ziemas jakā. Un viņš skatās debesīs, tā kamera turpina zūmoties ārā, un mēs redzam arvien vairāk to cilvēku, līdz pienāk brīdis, ka mēs redzam, ka viņš ir viss. Un ko mēs redzam, viņš ir pašā kalna galā. Mēs redzam to cilvēku un tās debesis, un tā kamera sanāk visu laiku iet lejā pa kalnu. Un tajā brīdī, kad var redzēt pilno viņa ķermeni, viņš apgriežās lēnām apkārt, viņš spēr soli, viņš paklūp un sāk krist.
un viņš ir pašā kalna galā. Tad šīs 3 minūtes, kas ir profesionāls choreogrāfs, tas viss ir iestudēts, plus mīnus, ir kaut kāds nejaušības mirklis, bet visa deja kopā, kas iet ar mūziku, ir cilvēks miedarbībā kritieni. Līdz ar to viņam ir enerģija visu laiku krītot, un viņš var to enerģiju pārvērst visādās kustībās un virzībās. Līdz ar to tā ir visa tā deju īsfilma, kas ilgst apmēram 3 minūtes 30 sekundes. Un tu, protams, tu vari pats iztēloties. Viņš krīt, viņš izstiep roku, viņš iekrīt kaut kā tā. Rodījumā jāfilmē. Un tam līdzīgi. Un man likās rīktīgi krūti, jo cilvēks, krītošs cilvēku ķermenis vienmēr licies interesants, vai to kādreiz kāds cilvēki jau speciāli savu met zemē. Bet, jā, tu man likās, šī dejas īsfilma, tā viņa būs smuka. Skaisti, lai tev izdodas realizēt šo. Paldies. Man liekas, labi ideja, man patīk. Es skatītos. Atceries sadarboties ar Rīvu. Tas gatavo krist no kalna? Tas varbūt Horeogrāfi, jā. Okay. Es saku, ar rodījumā to var filmēt. Bet es negribu ar raudiem. Es gribu, lai viņš īstenībā krīt. Loģiski. Tā kamera visu laiku iet uz laiku un izstāvēs cilvēku, kurš uz laiku krīt. Tu domā, nevis tā kā... Viņš veļās no kalna. Veļās no kalna, nevis krīt. Tā kā vienkārši... Jo man bija tāds, ka krīt. Man likās, ka tā kā kalnā viņš tā kā izkrīt. Viņš tā kā ripo lejā pa kalnu, bet viņš ripo kā choreogrāfs. Ties iedomājies, kā parkūristi ir jāņem šitam ten. Man ir viens džeks jau padomā, viņš ir tāds salamanders, viņš tur ļoti tāds laikmetīgs puisis. Jā, šeit tur mierīgi. Kur kalnu dabūt? Jā, tur ir kepka, jābrauc uz Gaiziņu. Gaiziņu jābrauc. Baigi varianti, mums tā bēdīgi. Uz Poliju jābrauc. Jā. Var Poliju. Vēl to Latvijas bibliotēku var arī pamēģināt. Uz jumta. Jā. Tas būtu stilīgi. Bet klausies, tev neliekas gan, ka Andrei Ergļa dziesma Ripoja akmens lejā no kalna ir nedaudz jau tagad novecojusi, lai taisītu viņai tagad choreogrāfijas video. Bāc, zini, jo man visu laiku nebija galvā tas audio tam vidikam. Ripoja akmens lejā no kalna, domāja, kā nu būs. Vai zemu kritīs, vai tālu ripos, vai saules smiltīs žūs, vai ceļš no tās. Nav neviens, kas pajautā. Viņš tic, kā nekad nevajadzēs tā. Bet tikmēr turies kalna viņa klusē. Dziļa upe projām skrien. Un par to, ko zinām, mēmī klusē vēl ar vienu. Paldies. Bija arī dziedāšana, kurš. Nice. Es centos dziedāt. Gada epizodēm. Es ātri nopečošu vēl vienu. Un tu pasaki, kurš dejas filmu lielāka iespēja dabūt balvu, jo man ir tik laiks, cik man ir, un tad viena ir vajag realizēt loģiski, vai ne? 2 cilvēki, jā. Viens puikā, viens meitenē. Viņi iet pa ceļu, viens otram pretim. Tārbate, kura iela tev patīk? Kāda vecuma? Blaumaņa. Blaumaņa iela viņa bija. Abiem tāds, Tā kā pieaugušiem vai? Nu, ne, 24 gadi tāds. Vai mēs varam iztēloties? Ne, 23, tāds briedumā. Vīrs sieva. Briedumā. Nepazīstami cilvēki, katrs savas darīšanas, viņi abi iet viens otram pretim, ja? Un tad viņi iet pa Blaumaņa ielu, vienā pusē, un viņi iet un katrs savā kaut kādu lietu telefonu dara, viens skatās debesīs, tipo jugendstilu kaut ko tur pēta. Un tajā brīdī, kad viņi saprot, kā katram dzīvē mums arī tā ir gadījies, kad tu aizēji kādam cilvēkam un tu atduries viņam pretī, un tad tu domā, iet pa labi man viņam apkārt vai pa kreisi. Un tad ir bijis vienreiz, katreiz mums visiem vienreiz dzīvē bieži šitās gadījums, ja? Kad tu cilvēkam, ej pa labi, viņš arī no savas puses iet pa kreisi, jūs abi tā kā ziet sāru. Klausies, te sākas tā filma pati, ja? Vošim, viņi tā kā, ir tā situācija, tā puses meitene, viņi pasās acīs, viņam tāds, pasmaida, un viņi tiek iet, un abi vienu sānu, un viņam tāds, tad viņi tā kā uz otru sānu atkal saskan. Un tad vienā tajā brīdī tagad tāds pa labi, pa kreisi, pa labi. Un viņiem tāds, wow, te kaut kas ir. Un tajā brīdī tas tā kā, ok, šreiz nevajag, es iešu tur. Un tajā brīdī, kad tas čalis to saka, viņš saka, es iešu tur, viņš rāda to pirkstu, ja? Viņš uztājas caur muguru pagriezienu pa 360. Viņš tā kā rīktīgi sneaky move. Un ķipa iet,
Bet tā meitene identiski tieši to pašu tajā brīdī, un tā bum! Un atdurās atkal, un tajā brīdī vairs nav neviena vārda. Spēles noteikumi ir skaidrs. Viņi mēģina viens otram tikt garām, bet viņi nihuja nevar. Jo viņi abi dara visu laiku vienu un to pašu. Viņi ir magnēti. Un viņi vienkārši 3 minūtes mēģina viens otram tikt garām, un visu laiku atdurās. Un vienā brīdī viņi tiek garām, un viņiem tāds, wow, var tavu numuru palūgt. Vai tev patīk Bermuda 2 stūris? Man nepatīk Bermuda 2 stūris, nepārāk, ne. Kura dziesma tev ienāca prātā? Nē, viņš vienkārši runā tā kā viņi. Tur bija Es uz brīdi nobijos, vai tur tur bija bija klipi? dažādības. Ko dziesmu varētu būt? Jā. Tā, kur izfilma uzvarētu? Kurai lielākie? Pirmā, otru es esmu redzējis. Otru tas redzēs. Tā ir tās idejas ir visur. Kur tu esi? Es varu paskatīties, kā viņi ir īstenoti. Es mēģināšu atcerēties. Labi, Bet paldies. Es visticamāk svaipojot, bet es mēģināšu. Tad vēl mazākas cerības. You never know. You never Bet know. viņi nebija 3 minūtes čist. Tu vari tā kā attīstīt. Jā. Viņi var bez mazliet palidot gaisā un gaisā dejot vēl. Vai tur arī bija profesionāli horeogrāfi, vai viņiem bija tāds vienkārši Horeogrāfa. nebeigās? Tas jums šeit ir reklāma kaut kāda Apple vai kaut kas varbūt vai Samsung. Tādu piķi būtu dabūjis. Nu vēls. Man šķiet, ka tas bija Apple reklāma, kad pirmoreiz parādījās AirPodi. Zini, bet es palīdzu tagad atrast vismaz to video. Es pačakošu. Bija kaut kas līdzīgs. Mums katrs viesis atstāja jautājumu nākamajam viesim. Mums vēl tāda feature. Es neesmu redzējis to jautājumu. Ko neredzu? Es atceros, kas mums Es Mums bija uzreiz JJ pasaku, ka es džadžošu to cilvēku. Es nezinu, kas tas bija, bet es viņu džadžošu pēc viņa JJ jautājuma. Lašs. Džedželašu. Džedželiņš? Vai vientulība tevi nemulsina? Vai tu izbaudi to? Normāls cilvēks, man viņš patīk. Norma jautājums. Džedželiņš. Normāli, Džilis. Viņa normāli uzdod vienmēr. Tā jau ir. Es sāku rotaļāties ar šo tēmu vairāk. Man tas bija etaps, un es tā kā lielākā daļa masas ļoti baidījos no klusuma. Piemēram, kā cilvēks var aiziet viens pats uz kino? Easy. Jā, jums tas ir easy, bet es runāju par masu. Jo es noteikti biju un esmu joprojām lielā daļā masa. Mans bija ļoti grūti. Man bija, ja lietas pavadīt vienu laiku, loģiski es to darīju, bet es nedomāju, ka kaut kāda randiņa vai aktivitātes varētu būt kaut kas tāds izklaidējošs. Es domāju, kāda jēga man redzēt, piemēram, pasaules brīnumu, ja es redzu to viens. Man nav ar ko dalīties. Man ir vienalga. Bet ir tā, jo es biju Eirotripā, man pietrūka kāds. Dalīties. Un tā man vienmēr ir bijis arī uz bāru. Kāpēc es iet viens? Tagad man vajag draugus, ar ko iet. Un tad bija kaut kāds periods, kad es sāku testēt ūdeni. Ja sāku likt ar pēdiņu iekšā un bija tāds labi aiziešu uz bāru viens pats. Un tad sāku iet uz tehno pasākumiem viens pats. Un sāku laiku vairāk pavadīt, ejot uzsēt, nesarunājot draugus. Un sāku darīt to viens pats un sāku embraceot un izjust vai mācīties sajust to sajūtu, kad kā tas ir būt ļoti, ļoti vienam. Jā, un tas ir kaut kas baisi bija agrāk. Bet tas ir Tagad vairs nav tik baisi. viens citu cilvēku. Tā kā. Man šķiet, ka tas vēl vairāk vientuļi padara. Ja tu esi viens, piemēram, mežā, tu jūties mazāk tu jūties vairāk viens pats, nekā tu esi festivālā viens pats. Jo tev ir čudži un muģi cilvēki apkārt, un viņi visi ir grupiņās vai duetos un tam līdzīgi, un tu esi tur viens, man šeit tā sajūta vientuļāk. Vientuļāk, jā. Varbūt nevis vienpatības, bet vientuļums. Es to tā saprotu, es to jautājumu tieši par vientulību saprotu. Jā. Man ir tā, ka es kopumā man patīk būt vienam, un es daudz laika tā patīk pavadīt, bet tās pārdomas, kas man radās, bieži vien tas laiks, kurā es esmu viens, es tāpat neesmu gluži viens pats ar savām domām. Un, piemēram, ja es klausos podkastus daudz, vienmēr kāds ir manā ausī. Ja es sēžu telefonā bieži vien, un es domāju par to, cik no tā laika, ko mēs pavadām it kā vieni,
it kā paši ar sevi, patiesībā tas nav nemaz laiks vienatnē nekādā veidā. Tas ir laiks, ko mēs esam ar citiem cilvēkiem caur ekrānu, un mēs neesam ar viņiem tieši, bet mēs īsti neesam ne ar vienu kopā, bet mēs neesam arī vieni paši. Un tad citreiz, kad es esmu pieradis būt tajā ritmā, kur varbūt es pavadu daudz laika viens, bet kāds vienmēr runā manā ausī, vai es kaut ko lasu, pat grāmatu, vai es kaut ko skatos, un tad es mēģinu noņemt to sev. Tad ir bailīgi. Ir pretestība. Ir tas grūtais brīdis, jo tu pa īstam neesi bijis viens. Tu esi vienmēr bijis distracted. Tu esi bijis, tā uzmanība ir kaut kur novirzīta, bet kad tu esi pa īstam viens pats šajā telpā bez nekādas stimulācijas, tas ir for real būt vienam. Un tas ir forši, bet tas ir forši tajā brīdī, kad tu pierodi un nomierinies, bet tas pārējais posms ir bailīgs un prāts grib kaut ko atrast, kaut kam pieķerties, lai nepaliktu vienatnē ar sevi. Uzliksim nākamo sēriju Ievas Bitnieces podkastam. Neēdīsim vienkārši šīs kūciņas klusumā vien paši. Rihard, tu man pirms 1,5 mēneša uzrakstīji ziņu, lai es tev atgādinu, lai tu man uzdod jautājumu. Tas cerējies. Man ir pierakstīts. Ļoti ilgi viņai tas ir pierakstīts. Es gribēju pajautāt, vai, piemēram, tu kaut ko dari, dejo vai, nezinu, esi arhitekts, un tev ir kaut kāds cilvēks, kas tev patīk, ko viņš tā kā dara. Vai, un tu kaut ko gribētu kādreiz kopā sadarīt, vai kaut kas tam līdzīgs, un tu kautrējies rakstīt. Un mans jautājums bija, vai to darīt kādreiz? Vai, ko darīt šādās situācijās? Vai rakstīt tam cilvēkam, vai tā kā nerakstīt? Šī ir tik aktuāla tēma šobrīd, jo es apņēmos 2024. gadā rakstīt visiem pohujā. Tad ir man apņemšanās. Man ir viens paziņa, tāds jurists, es ceru, ka viņu dabūšu arī uz podcastu. Viņš taisa Hollywoods filmu deju, tā kā latvietis, un viņš brauc kontaktus meklēt uz Ņujorku. Viņam nav baigais plāns, viņš zina, ka būs Ņujorkā. Un viņš vienkārši iet un iepazīstās ar cilvēkiem. Viņš vienkārši uzraksta kādam, hei, mēs varētu gan ar latviešiem, gan ar amerikāņiem. Viņš ticis tik daudz Broadways izrādēm. Es dabūju kontaktus, viss bija tajās mājās, un es vienkārši skatos tie storijas. Domāju, kāpēc es to nedarītu? Jo kāda starpība vienkārši pajautāt, jo kas sliktākais var notikt. Un tad es apņēmos, ka es braukšu uz Londonu, rakstīšu visādiem tur podkāstariem, paskatīties, kā Londonā šī sfēra strādā, un vienkārši redzēt, kā tas notiek. Un Amerikā es gribu taisīt podkāstu. Latviešu Amerikā. Cits nosaukums, bet intervēt tos latviešus, kas dzīvo Amerikā. Un tad es vienkārši mēģināšu to darīt, tāpēc fuck yeah! Tur uz vietas? Jo viņiem var piezvanīt no šejienes. Bet es braukšu uz turieni. Tas ir daudz foršāk. Bet zini, kas ir ar amerikāņiem? Viņiem ļoti patīk dalīties, līdz ar to, ja mums būs podkāsts, viņi man arī aizvedīs kaut kur. Viņi kaut ko parādīs. Vienmēr būs tā kā papildus, ka es pieredzēšu. Tur ir, piemēram, dzīvot nedēļu pie tā cilvēka, ar ko tev ir podkāsts. Oh my God, tas būtu tik grūti. Un tad 7. dienā jums ir vienkārši podkāsts. Jūs jau esat ledu salauzuši. Tev jau ir kaut kāda informācija, par ko tu gribi parunāt. Tu zini, kāds ir tas cilvēks. Vai arī jūs esat jau izbasījuši viens otram maksimāli. Vēl labāka epizode. Vēl labāka epizode. Tā kā, jā, piemēram, Losandželosā ir daudzi, kas īstenībā strādā lielās filmās, lielos seriālos latvieši, kur varētu tikt iekšā. Počikot, kas tur notiek. Tas būtu forši. Vai ne? Un man bail ir, es vēl neesmu to izdarījis un jautājis, bet es gribu to darīt. Un arī, piemēram, šī podkāsta ierakstīšana, aicināt cilvēkus, man ļoti bailīgi aicināt daudzus cilvēkus. Kāpēc ir bail? Pastāstīja man lūdzu par to sajūtu. Kāpēc cilvēks, ja es esmu cits planētietis, viņš tā kā klausās, kāpēc viņš nesaprot, kāpēc, lai būtu aizķer vispār? Pirmais man ir tā, es nezinu, es cits planētietis to saprastu, ka es esmu nepietiekama, ka es neesmu tā vērta. Es esmu mazāka par viņiem, un kāpēc viņi vispār gribētu nākt. Un es neesmu pietiekami profesionāli, un es neesmu tā kā ar žurnālistikas izglītību, un es pat vēl mācos visu šo. Un, tu jūties nekompetenti. Arī labs vārds.
Un, ja viņš tev neatbildēs, tas tev vēl vairāk apstiprinās to sajūtu. Nu, tas jā, un ir vēl trakāk, kad tā piekrīt un tad noignorē. Tad jau saceries un tev beigās sāp. Jā. Tu esi jūtīgi. Bišķi. Bet mans jautājums ir, man liekas, ka tur ir divas tās sajūtas, vai tavu tekstu var interpretēt divos veidos. Nu, ir nekompetents sajūta, tu jūties nekompetent šajā sfērā, tieši podkāstēšanā, un otra ir, ka tu jūties nepietiekam, vai neesi tā vērta vispār. Tā vispārīgi. Gan. Vai jā. tu jūti abas šos? Jā. Tad? Es arī savā profesionālā sfērā, kuras esmu profesionāli, jūtos arī nepietiekama. Imposter syndrome vēl ir tāds. Jā. Vārtiņš. Bet, nu jā, visiem jau ir kaut kādā ziņā imposter syndrome. Man vienkārši, laikam, vienā brīdī, kad es taisīju kaut kādus žurnālistiskos sižetus Baltijas mediju izcilības centram, un tur, kas gāja tur Latvijas LSM kanālos un sabiedriskajā medijā. Un es vienkārši kaut ko uztaisu tādu žurnālistisku materiālu. Es neesmu žurnālists, man nav izglītības un tā tālāk. Es vienkārši esmu sakarīgs cilvēks, kas māk daudz domāt. Un es viņu uztaisu, es parādu savu priekšniecību, un tur tas jā, ok. Un tad viņš tiek palaists, un man liekas, neviens nepārbauda. Man darba, bet tā strādā pasaule. Patiesībā neviens neko nerūpīja īpaši. Cilvēki ir tiešām taustās. Atcerieties, ka mēs bijām maziņi, domājam, ka pieaugušie ir gudri? Jā. Vai viņi vismaz saprot, kas notiek, bet pa lielam daudzās lietās, kur man ir bijusi tā spēja pabūt, ka tev liekas, šie cilvēki dara lielu budžetu lietu vai sarežģītu lietu vai tā joprojām. Ja viņiem ir kaut kādas prasmes un zināšanas un kompetences, kas ir iegūta pieredzes laikā, bet bieži vien viņi tāpat vienkārši taustās un vienkārši pieņem lēmumus, balstoties uz to savu saprašanu tajā brīdī, kas ir vienkārši common sense saprašana, kur piemīt tev un man un daudziem cilvēkiem. Līdz ar to it's all a bunch of imposters. Imposters. Un arī cik bieži, kad ir kaut kāda varbūt cilvēki publiskajā sfērā, kas ir tavi kaut kādi varoņi un elki, un kas liekas, cik ir gudri šie cilvēki. Un tad viņi fucking izdara kaut ko stulbu, vai viņiem ir stulbs viedoklis. Tā ir, jā. Cik bieži tas ir noticis? Un mēs bieži vien lecam no viena grāvi otrā, kur viņš ir mūsu varonis, un tagad mēs viņu ienīstam, un tas viss bija ķipa fake vai kaut kā tā, bet patiesībā tas vienkārši bija tāds pats cilvēks kā tu, kurš vienkārši taustījās, un arī viņš bija, viņam sanāk kaut kas, un citas lietas, citi viedokļi ir galīgi garām. Tāpēc cancel kultūra nestrādā. Anyways, mums svecīti jāiededzina tortē. Dedzinām. Jāpiezīmē, ka šī torte, kas ir šeit šobrīd ekrānā redzama, viņa ir custom made. Tā nav nekāda rimīta kūka. Tur ir mikrofons, tur ir tas ir īsts mikrofons. Tas ir īsts mikrofons. Es gribētu, lai ir īsts mikrofons tortē, un tad uz nākamo gadu es gribu, lai ir īsts mikrofons, un tad tu visu podkāstu runā tortē. Tur vajag kaut kādu tehnoloģiju attīstīt, bet iespaidīgi. Jā. Es tādas kūkas esmu redzējis tikai filmās. Jā, es neesmu nekad tādu dzīvo filmā. Nopūtas, what's you? Redzēt, viņa Samsung mikrofonu uztaisīja. Es viņai pat neprasīju. Tas ir reāli. Tas ir 1-1. Vienkārši jānoņem šis nost. Jā. Vai Nē, es viņam prasīju mikrofonu, bet es neprasīju tieši Samsung. Okay. Tu nesūtīji viņam modeli. Okay.
Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks. Visi būšam, ne? Urā! 1, 2, 1, teici. Es nezinu. Bet mēs to ēdīsim, un paldies, ka jūs atnācāt. Es jau laicīgi atvados. Un, jūs gribat kaut ko interesantu pateikt? Jā, es gribu šautauts visiem, kam bija bērnībā jāsadzīvo brāļām un māsām tajā brīdī, kad tu pūti svecīt. Viņš nopūta vai sāka raudāt, jo tev ir dzimšanas diena, un tu nopūti svecītas, un viņš sāka raudāt, un visi par viņu, bet lai tev ir dzimšanas diena. Un tad viņš šitais čakars vai ne ar to pūst, jo visi grib pūst svecītas. Nepūt manas svecītas manā dzimšanas dienā. Un punkts. Tas ir vienīgais, ko es gribēju pateikt. Un vēl pēdējā lieta, kamēr tu griez, es tev to jautājumu par to jautāšanu. Es nesen uzrakstīju vienam cilvēkam. Viņš sauc Gundars Magone. Jā. Es zinu, ka tu viņu zini. Jā. Es viņam rakstīju. Es domāju, rakstīt, nerakstīt, es uzrakstīju. Viņš man atstāja uz sīnu. Briesmonis. Šausmas Gundars. Viņš man atstāja uz sīnu. Motherfucker. Viņa gada mani. Un zini, kas ir pats ironiskākais? Viņš bija mums podkāstā, un viņš stāstīja par šīm sadarbībām. Viņš tas jau bija sen. Viņš stāstīja par sadarbību. Viņam ir daudz sadarbības ar ārzemēm. Kā dabūt tā sadarbības ar? Jā, vienkārši jāraksta, un tu tur nebaidīties teikt, nē. Viņš vienkārši aizsūta video, kā viņš taisa video, un tad viņiem tajiem cilvēkiem patīk, kā viņš taisa video, un tad viņš taisa video tiem cilvēkiem. Nē, ļoti pareizi arī dara. Tāpēc jau viņam rakstīja, man patīk kādas video. Viņš taisa man redz, šis puisis māk nospiest rekordu un samontēt. Ļoti labi. Bet jā. Tu uzrakst vēlreiz, viņš vienkārši ļoti aizņemts. Nē, viss man pietika. Man tāds, viņš manā Hollywoods filmā būs skatītājs. Viņam neripos virs. Viņš pazaudēja 5 miljonus. Tas dejotājs no kalna. Iedomājieties, ja Hollywoods filmu varētu nofilmēt 5 miljoniem. Nē, tas ir tikai Gundara. Viņa alga. Viņa alga 5 miljoni, viņš pagāsis. Es gribēju pateikt šautautu visiem no Purčika. Jā, Minskās, Rimi Minska, jā, šautauts Rimi Minska, šautauts tam atrakciju parkam, kas tur ik pa laikam atbrauc pie Rimi Minskas, pie tirgus. Šautauts manai poliklīnikai. Valeo, Ars, nē, kā viņš sauc? Paldies, ka atnācāt. Paldies, daudz laimes jums. Paldies, ka Paldies, uzaicinājāt. Marta, paldies, Ieva. Jā. Paldies, Roberts. Paldies, Rihard. Balstīts uz patiesiem. Kur jūs atklausās? Kur jūs? YouTube? YouTube, Spotify, balstīts uz patiesiem Apple notikumiem. Podcast nav? Nē, mums nav savienots, tāpēc, ka tur jātaisa tas konts ir, un tas vienkārši pārāk slinkums liels man to darīt ir. Nav Un Rihards vispār neņems ar tām lietām. Nē, tev vajag, lai Apple podkastos pievienots, tur vajag viņu pievienot caur to Apple podcasts, to vietu. Tas aizņem 2 minūtes. Jā. Nu, anyways, tas nav izdarīts, tāpēc vienkārši klausieties Spotify vai YouTube. Urā!